Sveiki! Mani sauc Jānis Pīzelis, un es esmu Ķekava Foods drošības vadītājs. Esmu Dace Krapāne, un Ķekava Foods vada darba aizsardzības, veselības un ugunsdrošības departamentu. Ķekava Foods ir lielākais putnu gaļas ražotājs Latvijā. Ik gadu pārstrādājam 38,5 miljonus kilogramu produkcijas un nodarbinam vairāk kā 1100 darbiniekus. Viens no tādiem īpašiem izaicinājumiem putnkopībā ir biodrošība, kur būtisks komponentes ir arī darba aizsardzība un fiziskā drošība. Biodrošība sākas no pareizi izvēlēta žoga, vārtiem, durvīm un drošības sistēmām, ar kuru palīdzību mēs varam pasargāt mūsu uzņēmumu un tā darbiniekus no dažādiem riskiem. Viena no mūsu pamatvērtībām ir atbildība, un tas cieši sasaistās ar cilvēku. Mēs ikdienā ieguldam būtisku resursu darbinieku apmācībās un izpratnes veidošanā par drošu un veselībai nekaitīgu darbu. Tikpat nozīmīgi ir atbilstošu, drošu un ērtu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un apmācība to lietošanā. Kā piemēram, viens no mūsu kopīgiem individuālo aizsardzības līdzekļu projektiem ir SOS pogu ieviešana, kas paredzēta tieši darbam vienatnē. Pogās ir iestrādāta arī GPS un funkcija, tad, ja tā nokrīt, tad tā uzreiz automātiski raida signālu apsardzes postenim. Un šajā laika periodā patiešām ir bijusi situācija, kur nostrādājot SOS pogai, drošības dienestam bija iespēja laicīgi sniegt palīdzību darbiniekam. Drošība – tas ir katra uzņēmuma stūrakmens. Darba aizsardzība sākas ar katru nodarbināto, ar katru pieņemto lēmumu. Jau 5. gadu Latvijā tiek organizēta Baltijas drošības konference, kas kopā pulcē nozares profesionāļus. Arī mēs tur būsim. Tiekamies!